trase jau vienmēr mainās katru gadu. Ja? 6. gadu mēs esam šeit kalnā, Piedzīvuma parkā, un, protams, ka kaut kāda akmentiņa lien ārā, ja? Tāpēc, ka kalns jau no tā ir būvēts, bet viņi ir unikāli. Ja? Viņi jau ir arī šie trases elementi ir ļoti sarežģīti un stipri, tāpēc arī uzvar tie braucēji. Pagaidām ir līderi tie, kas brauc pasaules čempionātā, ja, Karels Kucārs, arī Zviedrs, kas ir tomēr augstāks klases, ja, jo šī tās tiešām prasa gan fizisko piepūli, gan arī ļoti augstu meistarību no sportistiem. Es domāju, ka Ventspils publika un arī vispār kurzemnieki ir ļoti liela motocross fani, un mēs nevaram, kā pasākuma organizātori, piedāvāt kaut ko lētu vai zemes raudas. Ja? Tāpēc arī šis sportists sastāvs ir, es teiktu, Baltijā no visām sacensībām viens no labāk augstākās raudas sportistiem, kāds ir bijis līdz šim. Liels prieks par to otro braucienu, ka izdevās beidzot labs starts. Apdzinu Aigaru, un tad tā arī izdevās nobraukt pa pirmo, par ko arī liels prieks bija. Bet ar Leo bija cīņa otrajā braucienā visā garumā? Jā, viņš pusbraucienu palaida mani drusku tālāk, un tās beigām mēģināja uzbrukt, bet nekas neizdevās, un tā es arī paliku pirmais, un par ko man liels prieks. Uz nākamo gadu būs Ventspils motoklubam Rodeo 20 gadi, un arī Bandbunkers balvai, kā ģenerāla sponsoram, ir 20 gadi, ir notikuši šīs sacensības, un es domāju, labs vēlējums būtu, lai šī 20 gadu balva notiktu šeit Ventspils Piedzīvuma parkā.